Šodien jautājumos un atbildēs es vēlos atbildēt uz jautājumu, kā uzrunāt meitenes. Šo jautājumu es saņēmu no puiša, kuriem ir ļoti bail no atraidījuma, bet viņam ļoti gribētos, pat ja neko vairāk neizdodas atrast, tad vismaz kaut kādu fizisko tuvību ar meiteni. Un viens, ko es viņam jau pateicu, un arī šeit vēlos pateikt, ir tas, ka, ja tu vēlies iepazīties un uzrunāt meitenes, tev vajag beigt gaidīt uz tādu uzaicinājumu. Jo meitenes dažādu iemeslu dēļ var izskatīties nepieejams un varbūt, ka viņas negrib sarunāties, bet viens iemesls var būt tāds, ka, teiksim, ļoti daudz puiši viņai tuvojas ar mērķi ievilkt tikai gultā, un tad viņai, protams, negribās, ka nāk viņai klāt, vai arī vienkārši ir aizņemtība, vai tīri nav noskaņojumi. Bet, ja tu runāsi ar cieņu un cilvēciski, tad šī meitene, viņa arī, ja viņa ir emocionāli stabila un vesela, viņa arī atplauks un izmainīsies attieksmi un arī atbildēs tev ar cieņu. Pat, ja viņa, teiksim, nepiekritīs iet uz randiņu, bet viss būs kārtībā, tā saruna būs tādā, normāla, no kuras nav jābaidās. Un jā, uzrunāt var pilnīgi jebkur, tikai ir jāskatās, vai viņa nav super aizņemta vai skrienoša. Tad, tiešām tev būs vienkārši nav laika šitam un viss ar to arī tas beigsies. Bet, tādiem gadījumiem, kā šis puisis, kurš visu laiku jautā, kā iepazīties, kā varētu uzrunāt, bet nekad to nedara, man ir ieteikums padomāt vairāk par jautājumu, kāpēc tu sevi atturi no mēģināšanas. Jā, protams, pilnīgi visiem ir bail no atraidījuma. Un tie, kuri vienkārši iet un iepazīstās, runā ar cilvēkiem, viņi vienkārši, tā vēlēšanās ir pietiekami liela, tāpēc viņi pārkāpj tām bailēm pāri, vai arī daži ir iemācījušies, uztrenējušies, neņemt pie sirds, ja cilvēks pasaka, nē, ej prom. Bet, tad ir jautājums, kāpēc tieši tu atturi sev no mēģināšanas? Piemēram, varbūt iemesls ir kāds netik acīm redzams, kā tu redzīji apkārt sev tādus sliktus, neharmoniskus pārus, kas tur daudz strīdās un ir daudz mīnus viņa attiecībās, tad tev ir vairāk bail, ka tā meitene varētu būt drīzāk atsaucīga un tur varētu kaut kas sanākt, varbūt tāpēc negribās tiešām ķerties pie tās mēģināšanas un darīšanas. Vai arī jūties pārāk, nekam nederīgs, nepietiekami kaut ko sasniedzis un nepietiekami labs. Tas arī var būt viens iemesls, kāpēc visu laiku domā un varbūt jautā apkārt, kā to labāk darīt, bet neko nesāk darīt. Var sakot, atrod to, no kā tev tiešām visvairāk ir bail, pastrādā pie tā un tad ej paeksperimentē. Droši. Un es ieteiktu arī izturēties un runāt autentiski un cilvēciski, neizmantot tur kaut kādas banālās meiteņu makšķerētāju, ekspertu ieteikumus vai frāzītes, bet būt pašam sev, kā cilvēkam, un nebaidīties no tā, ka var sanākt neveikli, jo neveikli arī ir pilnīgi ok.